Labdien, esmu Dainis, un šodien es pastāstīšu par savu pēdējo pirkumu AliExpress veikalā. Tas ir akumulātoru 18650. Te viņam nav uzrakstīts testerītis. Un tajā pašā laikā viņš ne tikai testers, bet viņš arī ir akumulātoru tilpuma noteicējs, kas ir ļoti svarīgs elements priekš šitiem akumulatoriem. Akumulatoriņš izskatās tāds 18650. Viņš ļoti populārs, viņš iet ļoti daudzos pārnesamajos datoros iekšā barošanas blokos. Tāpat visādos akumulātoru skrūvmašīnās, urbmašīnās. Un lielākā mīnus tam ir tas, ka tie blociņi ir ļoti dārgi, jo tur parasti ir 3, 4, 5 akumulātori iekšā. Un pietiek iziet vienam ārā no ierindas, un jums viss tās paka nestrādā. Jums jāpērk jauns akumulātoru bloks, un tas ir ļoti dārgs prieks. Bet to visu var novērst, notestējot visus elementus, kas ir tajā barošanas blokā, vai akumulātoru blokā, vai kompjūteru blokā, un atrast vainīgo, jo parasti no ierindas iziet viens, maksimums reti kad 2 elementi. Pārējie elementi ir ļoti normāli lietošanai. Jums atliek tikai noskaidrot, kurš no tiem elementiem ir beigts, un tā vietā nopirksiet tikai vienu bateriņu. Viņa, teiksim, laba baterija arī maksā naudu, bet ne jau tik daudz, cik vesels bloks. Un, lai to varētu noteikt, to nevar vienkārši testeri izmērīt, jo viņš vienmēr rādīs tos 4 voltus. Tāpēc ir tāds akumulātoru 18650 testerītis. Vai arī kā viņiem sauc, tilpuma noteicējs. Tātad tā ir tāda platīte. Viņa apmēram ir 6 cm x 10 cm. Monitoriņš. Te ir 2 ligzdiņas, tā 2 akumulātoru ligzdas. Viena ligzda domāta, lai barotu šo plates elektronisko daļu, ja vajag. Un šī ir testa ligzda. Tas pat ir uzrādīts otrajā pusē. Kā redzams, te ir testa baterija. Un te ir barošanas baterija, power supply. Tāpat te ir uzrādīti plusi, mīnus, lai jūs nesajauktu galus. Tā viņam ir 2 ligzdas, C tipa. Šitā ligzda tiek izmantota, ja jūs barosiet visu to schēmu no telefonlādējuma aparāta, nevis no šitās baterijas. Tas ir daudz parocīgāk, un arī procesi var aizņemt 5, 6, pat 10 stundas, tāpēc labāk izmantot no tīkla barošanu. Un otra ligzda ir gadījumā, ja jūs nevarat iespraust šajā bateriju, ielikt bateriju šajā ligzdā, kaut kāda iemesla dēļ, jūs to bateriju varat pievienot caur šo arī C tipa ligzdu. Es domāju, ka pasūtot šo platīti internetā, jūs varat tās ligzdas izvēlēties, kāda tipa jums tur vajag. Tā, tas ir baterijas, tātad 2 slodzes pretestības, ar kuru palīdzību tiek izlādēta šī baterija. Monitoriņš un 3 pogas. Te virsū ķīniešu hieroglīfi, bet pirmā poga ir ieslēgšana, izslēgšana, es to parādīšu tā. Tātad ņemam vienu bateriju provei, obligāti mīnus atrodam. Tā. Sistēma tāda, tātad ieslēdzot vienreiz īsti nospiežam uz pirmo pogu, ieslēdzas, parāds versija un parādās skaliņa. Šeit jūs redzam, ir baterijas, šitās baterijas, kas te stāvēs, spriegums, amperāža, vatāža, jauda. Tāpat šajā rindā tiks uzrādītas miliamperstundas, kas parādīsies tā, ka baterija tiks izlādēta caur slodzi. Tātad jūs uzzināsiet reālu baterijas tilpumu miliamperstundās, jo viņa tiks lādēta caur slodzi un nevis kaut kādu tur citu variantu. Tā būs reālā baterijas tilpums, reālais. Un nevis tā, ka veiklā citreiz uzrāda tur 3000 miliamperstundas, 5, es pat esmu redzējis 10 000 miliamperstundas. Bet tas bieži vien ir tikai uzrādīts tāpēc, lai cilvēki piespiestu nopirkt bateriju. Īstenībā, ja ieliek tādā testerītī, izrādās, ka tur 10 000 miliamperstundu vietā labi ir 3000 var izspiest, vai pat vēl mazāk. Ir pat tādas baterijas, kur vispār 300 vai 500 miliamperstundas tik uzrāda. Tātad tas ir miliamperstundas, blakus šeit ir stāvokļi,
STA tas ir plates statiskais stāvoklis, šajā gadījumā te rakstīts stop, tātad plate nav ieslēgta, šeit ir baterijas režīmi, un te ir baterijas iekšējā pretestība miliomos. Tā, lai to visu novērtētu, es ielikšu it kā lādējamo bateriju. Tātad skatāmies plus mīnus. Tā, baterija ir ielikta, nu atparādās. Tātad šīs baterijas spriegums patreiz ir 4,13 volti. Šī te visi ir pa nulēm, jo nekas nenotiek. Kā redzams, plati ir izslēgta. Lai iestādītu režīmus, pirmo podziņu, tas ir šo podziņu, īslaicīgi nospiež. Tā, ieslēdzas režīms, tā izliksim, sāksim no augšas. Pirmais mode. Tātad viņš iekrāsojas citā krāsā, mode. Šeit ir auto režīms ar vidējo podziņu. Izvēlās režīmu, tātad auto tas ir uzlādēšanas, izlādēšanas ciklus pilns auto. Otrs režīms ir CHG, charge, tas ir uzlādēšanas režīms. Un DSG, discharge, tas ir izlādēšanas režīms. Tātad, ja jūs gribat, jūs varat vienkārši to bateriju izlādēt un izmantot uzlādēšanai citu kaut kādu lādējumu. Tā, tas ir tātad režīmu ieliksim auto. Tālāk otrais, nospiežot pirmo podziņu īslaicīgi, pārslēdzās uz nākošo opciju, stop. Te ir uzrakstīts stop 3 volti, tas nozīmē, ka baterija neizlādēsies zemāk par 3 voltiem, kas ir ļoti svarīgi. Jo katrai šādai baterijai pasē ir uzrādīts zemākais spriegums, līdz kuram viņu var izlādēt, lai baterija ilglaicīgi spētu strādāt. Bet, ja jūs nezināt, teiksim, 18650, šo lielumu varēja mazāk par 3 voltiem nevajadzētu likt. Bet, ja jums ir pats tehniskie dati līdz, tad tur būs uzrādīts, jo to var izvēlēties. Tātad šeit patreiz ir 3, bet spaidot vidējo taustiņu, varam iestādīt to spriegumu, teiksim, lielāku vai mazāku. 3,5 volti būs lielākais, un no 2,5 līdz 3,5 volti var izvēlēties to spriegumu, līdz kuram baterija, zem kura baterija neizlādēsies. Un vēlreiz īslaicīgi nospiežot pirmo pogu, aizējam uz režīmu loop. Tas ir ciklu skaits. Šajā gadījumā te ir 1, bet ar vidējo podziņu mēs varam izvēlēties ciklu skaitu. 4, 5, 6. Tie būs pilni izlādēšanās, uzlādēšanās cikli. Mēs pagaidām ieliksim vienu ciklu. Tā ir viss kārtībā. Tātad režīmi te ir iestādīti, auto režīms, tātad uzlādēšanas, izlādēšanas režīms, 3 volti tas minimālais baterijas izlādēšanas spriegums līdz 3 voltiem un 1 cikls. Un tagad, lai to visu procesu palaist vaļā, nospiežam trešo pogu. Nu, aizgāja. Tagad viņš CHG, charge. Tagad viņš bateriju maz drusku uzlādēs. Un tagad te ieslēdzies režīms discharge. Tagad viņš to bateriju lādē ārā. Un te jau mēs redzam, ka tiek tērēt 1 ampēra izlādē, jauda, un te jau sāk skaitīties miliampēra stundas. Tātad viņš ir pieslēdz pie šīm slodzes pretestībām baterija, un viņas ar to slodzi tiek izlādēta. Un šeit miliampēra stundu ailītē jūs reāli redzēsiet, cik baterija ir miliampēra stundas liela. Tilpums, baterijas tilpums miliampēra stundās, reālais. Nevis to, ko veikalā rāda, vai ko it kā tur pārdevējs pasaka, ka tur ir tik daudz. Bet tas būs reālais. Un tā, ja pašā laikā, kā es iepriekš teicu, neatceros, šīs slodzes pretestības lādēšanas izlādes laikā ļoti uzkarst. Tepat ir uzrādīts 60 līdz 80 grādu temperatūru var sasniegt, tā ka rokām labāk viņu tur neiztikt. Un tā tas tagad turpināsies, un tā baterija izlādēsies līdz 3 voltiem, kā šeit iestādīts. Un kad viņa būs nokritusies līdz 3 voltiem, tad viņa ieslēgsies augšā stāvoklis būs charge, CHG. Tātad uzlādēšanas režīms. Un rezultātā šeit mēs dabūsim reālās miliampēra stundas, un baterija būs notestēta un pie viena uzlādēta. Un tas aizņems kādu laiku, un to es jums parādīšu nākošajos mazajos video. Tātad uz doto brīdi tas man patreiz būtu viss, bet ļoti vērtīgi aparātiņš,
jo ne ar vienu testeru jūs nevarat reāli pārbaudīt šīs baterijas stāvokli, tā saucamo tilpumu, kas akumulatoram ļoti svarīgi. Jo tilpums ir lielāks, jo ilgāk un lielāks slodzi viņš tur. Un tas arī uz doto. Tā, tagad es esmu uzlicis bateriju testēšanas režīma automātiskajā. Tātad no sākuma viņš viņu, ja viņa ir patukša, viņš uzlādēs, un tagad notiek izlādes process. Tas redzams šeit, disēģi DSG izlāde. Šitie divi slodzes rezistori uzsiluši, tepat uzrakstīts līdz 80 grādiem var uzkarst. Tā kā tur grābcīties ar roku nevajag. Un tekošajā stāvoklī viņš rāda, ka baterija izlādējusies līdz 3,45 voltiem. Patērējumā strāva, patērējumā jauda. Te viņam ir uz doto momentu miliampēru stundas tilpums. Tātad šajā pusē stāvoklis DSG disēģis, tātad izlāde, opcija auto, tātad es ieliku auto režīmu, viņš no sākuma bateriju izlādēs un pēc tam uzlādēs. Stop, tas ir 3 volti iestādīti, ka viņš izlādēs bateriju līdz 3 voltu spriegumam, un loop, tas ir ciklu skaits, tur var ielikt līdz 9 cikliem, es uzliku pietiksmi pārbaudē ar vienu, tātad viennieks. Un te viņš rāda 15 miliohmus, tas ir baterijas iekšējā pretstība, jo viņa ir zemāka, jo viņa ir labākas kvalitātes. Tehniskajos datos parasti tiek uzrādīta viņa, tā kā pēc tā jau var apmēram spriest. Ja baterija būs jau savu laiku, kā saka, nokalpojusi, viņai tā pretstība būs krietni lielāka. Un te pagaidām apakšā redzams cikla laiks – 2 stundas un 55 minūtes. Tā kā tas pagaidām notiek, un tālāk paskatīsimies gala rezultātu. Pagaidām viss it kā iet. Tātad es viņu baroju no telefona lādējumās ierīces ar šo ligzdu, un viss it kā notiek. Un tālāk parādīšu, kā to viss beigsies. Pagājis vēl kāds laiciņš. Lādējumais jau baterija izlādējusi pārbaudītājs testers līdz 3 voltiem. Reku viņam kāreiz nometās, 3 volti. Skatīsimies, ko viņš man tagad dara. Pēc sēdēs viņam vajadzētu it kā izslēgties. Tilpums viņam 2300 mAh. Praktiski tas ir tas, ko bija uzrādījis pārdevējs, no kura šito akumulātoru es nopirku. Un tagad var redzēt, viņš ieslēdzās stāvoklī charging, CHG. Un tagad viņš to bateriju uzlādēs līdz normālajam režīmam, līdz 4,2 voltiem, kā tas ir vajadzīgs. Tātad, man akumulātoriem tilpums ir 2300 mAh. Tā kā es jau teicu, tas ir tas, ko man pārdevējs rādīja. Šito baterijas nopirkt tepat mūsu veikalā, internetu veikalā, tā kā viņi nemelo. Tādā pašā veidā es mēģināšu pārbaudīt vienu ķīniešu bateriju, ko tā uzrādīs, jo tur man solīja diezgan smukas amperstundas. Tātad tas viss aizņēma 3,29, tagad vēl paies laiciņš, kamēr viņš uzlādēs. Te vēl jārēķina kādu stundiņu vismaz. Un viss notiek ļoti labs vērtīgs. Labs blociņš, ar kuru palīdzību var pārbaudīt akumulātoriņus. Ar to arī patreiz būs viss.